sveiciens festivālā! Daudz gan jūs sanākuši! Skatīties uz mani! Brīcīgs, vai ne? Ir atkal festivāls Laimes Lācis, nu jau 2016. Tas ir milzīgs prieks satikties ar jums, mīļie, ar jums, kuri mīlat teātri, mīlat spēlēt teātri, mīlat būt uz skatuves. Jo mūs vieno kaut kāds īpašs nervs, īpašs smeķis, nelatviski sakot, ja? Būt kopā, savējo prieks, spēles prieks. Radīšanas prieks. Un zināt, par ko es padomāju, ka teātris ir viena fantastiska lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā pasaules burziņā, kāds šobrīd ir uz mūsu planētas, teātris ir viena no tām lietām, kas palīdz saglabāt un uzturēt dzīvus sevi vēl ideālus, kaut kam īpašam, vērtam, skaistam, saturīgam. Uzturēt un kopt sevi to lietu, ka mēs varam pasaulē skatīties arī kā brīnumā un redzēt labo. Man, un es domāju arī maniem audzēkņiem, un mums šeit Flīģelī, mūsu skolā, mūsu brīnišķīgajā, unikālajā, baltajā Flīģelī, un visiem jums šai zālē, es domāju, ka mēs esam gara radinieki. Ar to es jūs visus sveicu šajā brīnišķīgajā dienā. Mūsu Siguldā, mūsu mākslas skolā Baltais Flīģelis un mūsu brīnišķīgajā teātra festivālā Laimes Lācis. Jā! Tā, un tagad, Arlēlā, kur tad palika? Elīna, kur tad palika? Agita, es aizrunājos un viņas pazuda. Ļoti žēl, es jūtos drusku neveikli, bet tomēr teikšu vislielāko paldies kolēģei Elīnai Kruzniņai, kuras vairs nav pie klavierēm, un Agitai Zālītei, kura brīnišķīgu, skaistu lāci mums darināja. Mūsu brīnišķīgo talismanu arī iemūžināja gleznā. Nu, ko? Vai varētu būt tā, ka gatavojamies pirmajai izrādei? Ielaidīsim vēl zālē tos, kuri vēl bija ceļā. Tātad mazu mirklīti. Maza, mini pauzīte. Un tad mēs varētu sākt Lācīt. Tieši tā! Nu tad sit ķepā.
Hopā!